Esam mīļa ģimenīte, jauks ir mūsu mājoklīts, veselīgi dzīvojam. Tavu ļoti mīlam mēs, tavs ar cirvi malku skaldā. Māte izcep maizīti. Visi treji tēva dēli amatosi mācījās. Meita liela rokdarbniece, Vecmāmiņa Adīte. Vecais tēvs pie krāsnes mutes sargā dzīvu uguntiņu. Katru dienu atklājām kādu dzīves padomiņu. Veselīti sajūtam ikvienai lietiņā. Hei, brālīt, mēs esam īstajā vietā, re, kur ir tas stikla meistars, pūtējs vai karsētājs. Visādas figūriņas, glāzes. Cik skaisti. Un tur laikam pati darbnīca. Iesim tālāk. Svecītes. Aha, mēs varēsim uztaisīt svečturīti svētkiem. Nu jāprasa meistaram. Ejam. Hei, skaties kādas pannas. Tā kā cepeškrāsns. Neko tur cep. Pankūkas varbūt. Nu diez vai. Iesim tālāk. Ejam skatīties. Paskaties, kādas nūjas. Slēpju nūjas. Varbūt, kad tās saucamās kijas, ar ko spēlē novus. Tu gudrinieks. Nē, tas ir kaut kas no metāla. Iesim tālāk. Ejam tālāk. Skaties, rekur ir. Labdien, meistar! Labdien, meistar! Labdien, jā. Mēs esam atnākuši pie jums ciemos, lai drusciņ kaut ko paskatītos, kā darbojas ar stiklu. Nē, brālit, mums, meistar, mums ļoti vajag no jums Ziemassvētku svečturīti no stikla. Tādu ļoti skaistu. Reku, tur tūlīt būs gatavs svečturītis, skatieties. Svečturītis? Jā, tur maz svecī, tur ir tādu apaļu maziņu. Tad mēs varēsim paskatīties, ja kā taisa stikla svečturīti no sākuma līdz galam. Jā, noteikti varēsiet, jā. Cik jauki! Kas tie pa ledus gabaliņiem? Jā, izstāstā, ka ledus gabaliņi. Tas ir stikls atnācis no vienas tālas zemes, kuru sauc par Ameriku. Un tad no šī taisa tās visas skaistās lietas? Nu kā tad? Kāpēc tādos kubiciņos? Viņi saskaldīti kubiciņos vai bumbulīšos. Vienalga, jābūt maziem. Kā bērnu krāsnī jābūt maziem gabaliņiem. Es domāju, ka tas ir stikla kauns saskaldīts, kur tā princese guļ stikla galvā. Viņa no sākuma gulēja, pēc tam to kaunu saskaldīja, un tagad mēs kausēsim krāsnī. Tā liesma deg nepārtraukti dienu un nakti, kamēr krāsne strādā. Var degt gadu, 2, 3, vienam meistaram dega 5 gadus liesma. Un pēc tam krāsnes jāpārbūvē. Ja viņai iekšā ir pods, kurā stikls iekšā viņš izdeg. Tāpēc krāsni kādreiz jāremontē. Ai, kā rullē skaisti, brālī! Tāda maza kūciņa. Tā kā saldējums izskatās. Jā, to saldējumu var izdezināt mutīti, šausmīgi karsts. Bīstams saldējums. Kāpēc viņš tā jārullē šurpu turpu?
lai stikls nenotek, viņš jātur visu laiku ir taisni. Savādāk viņš notekēs un būs nesmuka forma. Būs galīgi līks. Tur stikls visu laiku ir šķidrs? Jā, visu laiku ir šķidrs. Tā kā ļoti biezs krējums. Nu, tā kā pabiezs krējums, jā. Kā to viņš tā piepūtās resns? Viņš jau nebija nemaz resns. Uzņēma vēlreiz stiklu virsū. Ja uzņems 3. reizi, būs vēl resnāk, 4. reizi vēl resnāk, 5. reizi jau būs diezgan liela bumba. Pak, bet tu tur stikls tai krāsnī dzīvo, ja? Dzīvo, stikls ir dzīvs. Kamēr ir karsts, viņš ir dzīvs. Kā atdziest? Sastingst. Sastingst galīgi. Un tagad meistars krāso melnā samaltā stiklā un būs melns. Tā kā kanēlītī. Jā, tikai tas nav veselīgs kanēlītis. Tas kanēlītis ir ar metāliem un jādzer piens un kefīrs daudz, lai kanēlītis nesaboja organismu. Parolē, vai iznāk. Palīdzēšu tev druscīt. Vai, kur tas brālīt ir interesanti. Vai seja nedeg, deg seja, vai... Tā, nu tagad drusciņi atdzesēs un tad ņems tos krāsainos stikla gabaliņus virsū. Un tā būs svečtura virsa. Un bumbierīši izskatās smuka. Nu, tāds bumbierītis līdzīgs drusku ir, jā. Pasties kādas milzīgas knaibules. Jā. Kas tas tāds? Pūš gaisu, lai atdziest, lai nav tik karsts. Ja būs pa karstu, nolieksies galiņš un nebūs smuks bumbierītis. Tagad atkal uzkarsēs, lai pieliptu krāsainie stikla gabaliņi. Ja neuzkarsēs, viņi nepieliks. Tagad tikai to pašu galu cepina, ja? Jā, ja cepinās visu, viņš sāks liekties pa daudz. Mums vajag tikai galu virsu, svečtura augšu. Un tagad jūs redziet, kā meistars paņems krāsainos gabaliņus, kuri saucās, dažādi nosaukumi, dažādās valodās. Smalki stikla gabaliņi, latviski, jā. Māsiņa uzmanība, ka tev neapdeg deguns. Pasties, te kāds stikls priekšā. Re? Nu jā, lai neapdeg deguns. Jā, ne deguns, bet arī acis, lai nebojā. Skatās caur stiklu, ļoti spoža gaisma. Ja visu dienu skatās, var sabojāt acis un jūs nevarēsiet iemācīties pat lasīt. Tev vajag saules brilles. Nu tā jau ir tā kā liela kvadrātaina brille. Jā, ir pareizi. Karstuma izturīga brille, jo viņi neplīs no karstuma. Speciāls stikls. Nu, tagad meistars piedos vajadzīgo formu. Re, kā iekusa tie gabaliņi iekšā. Redziet, slapja avīze, tā ir mērcēta ūdenī. Tā ir mūsu Latvijas balss, tikai slapja. Apdegusi Latvijas balss. Nu, redziet, kādas skaistas puķītes iekšā. Jā, tur būs. Itāliski viņa saucās marīnī. Latviski krāsainas puķītes. Puķītes. Tas ir tik skaisti Ziemassvētku svečturs ar vasarīgām puķītēm. Tagad atkal karsē. Vēlreiz. Tad drusciņi atdzesēs un ņems pa virsu stiklu no jauna. Viens, divi, viens, divi. Tā mēs varētu palīdzēt virpināt katru dienu, vai ne? Jā. Tagad atkal gaisu drusku atdzesē. Un tad ņems vēl pa virsu. Mēs arī papūtīsim 3, 4. Ko tagad? Tagad būs jāņem vēlreiz stiklu virsū. Jā. Ui,
tajā lielajā karstumā. Kuģis īsts. Tā liesma ir gāze ar gaisu sajauktu kopā, ja? Tas tā nav plika gāze, kas tur deg. Lai lielāku temperatūru sasniegtu, gaisa jāpievieno pie gāzes. Parastais āra gaiss, ventilators pūš iekšā. Pat kāda forma. Tā kā saule īsta. Redz, kamēr stikls karsts, viņš ir dzeltens, sarkans. Bet bija taču tumšs, tā ir smaukšanās. Tas tumši sarkanāks jau ir, tas ir melnais atzisīs. Es tagad taisu iedobi priekš svecītes. Ja krāsnī 1100, kāda 800 grādi tagad ir. Laikam griezīs nost to stiklu. Atsitīs un tad būs apakša jāapslīpē, lai viņš smuki taisni uz galda stāvētu un nešopotos. Mēs noņem tādus gabaliņus, kaut kādus netīrumus drusciņā, slapju pirkstu var. Ātri. Tikko paturēs pirkstu virsū, apdegs āda. Brālīt, Koko, vai tu mani redzi? Neapdedzinies, nāc šurp. Jā, tas laikam nav droši, ja tā. Paskaties, tur gaišāks, tur tumšāk. Jā, vienkārši nav. Nu, arī tagad iztaisno galviņš, lai ir taisns. Visam jābūt simetriskam, vienādam. Nu jā, bet kā tu to ar acu mēru var tā saprast? Tu jau jātrenējās, vai ne? Jātrenē acu mēru, jā, lai redzētu, kas ir taisns, kas nav taisns, līks. Tāpēc jau laikam ir visu laiku jāgriež, lai varētu redzēt, vai ir taisns vai nav. Jo griežot visu laiku var dabūt vienādu. Tas ir it kā virpo, slapju avīzi, virpo stiklu. Nu, cik svarīgi ir trenēt acu mēru? Nu šeit, kur mēs esam, temperatūra ir apmēram 40, plus 40 grādi. Šajā telpā? Tas ir, šajā vietā, tuvāk pie krāsnīm jau, jā. Tas ir ļoti karsta vasaras diena, ļoti karsta. Un tāda vasaras diena mums ir katru dienu šeit, kad mēs strādājam. Kā jūs to varat izturēt? Nu, smuki jau. Mēs darām daudz ūdentiņu Latvijā ražotu un izturam. Ziemā vispār nesalst. Jā, tagad jāgaida, lai drusku atdzistu. Paliks atkal tumšāks? Paliks tumšāks un tad nositīs no stikla caurules pīpes, kā to sauc. No pīpes? Jā, pīpe viņa sauc. Vai stikla caurule. Bet ja sitīs, tad nesasitīs to? Nē, tur iezāģēs. Redz, kā tagad iegriež kakliņu, lai viņš būtu tievs, un pēc tam tādu nazi ar zobiņiem iezāģēs, lai viņš varētu atsisties. Un viņš dažreiz neiekrīt tur tajā ūdenī un nesaplīs? Šeit nesitīsim, sitīsim tur pie galdiņa, kur ir speciāls materiāls, uz kā mēs atsitīsim to. Nepās tik tuvu degunu? Neapdedzina degunu, jā, tur ir ļoti karsts. Šeit var vēl. Tagad sāk degt, tad tik tuvu to. Šeit ir karsts. Vai jums vienmēr sanāk, vai dažreiz tomēr nesanāk? Ja meistars daudz gadus ir strādājis, vienmēr sanāk. Bet sākumā kā tad bija? Sākumā, kamēr iemācās, ir mazliet šķībāki. Nav tik skaisti apaļi, un nākošā dienā jau sāk paliek apaļāk, ko te var sadedzināt galvī, netur tik tuvu. Arī kādreiz saplīst stikls meistaram? Jā, tas ir svarīgi, lai būtu pareiza atlaidināšanas temperatūra tajās cepeškrāsnīs, kā jūs sauciet. Ja temperatūra pātri nokartīs lejā, var saplīst. Lai nesaplīst, jāzina, cik grādi minūtē var tikt pazemināti. Pareizi, ja? Un tad nesaplīst. Tagad laikam iezāģē. Iezāģē, lai var skaisti atsist vienādi, lai atsitās, lai neatsitās ar lielām tādām skabargām uz sāniem. Lai neieplīst, jā? Atšķēlumiem, jā. Tagad iesim sist. Aiziet. Jā. Redz, es varu paturēt cimdos, jā. Tikai drusku uzsita pa to pīpi un nost. Ilgi nevar turēt, jo sāk cimdi degt.
Tagad mēs noliekam drusciņā dzisīs mazliet. Drusciņā dzisīs. Un tad pūšiet virsū. Ātrāk atdzisīs. Jā, es varu šitā mazliet padzisēt arī. Mazliet. Dziesti, stikliņi. Nu, tagad jāpārbauda tā drusciņu tuvām pieliek roku, cik viņš ir karsts. Tā. Pēc sajūtas? Apmēram pārbaudām ar roku tā. Un pēc krāsas arī. Nu, jāstās, redz, ka te no sāniem skaties, redz, ka viņš tāds zaigan dzeltenīgs ir. Jā. Tagad jau var likt krāsnī, atlaidināšanas krāsnī, vai jūsu cepeši. Jā, pankūku krāsnī, ja? Jā, pankūku krāsnī. Stikla pankūka. Šī būs otrā pankūka jau, tad šodien. Ļoti skaista pankūka. Jā. Palūram, kur viņu ieliks, jā? Jā, tagad iesim. Jāieliek ir iekšā. Nu, te ir iekšā 600 grādi tagad. Redz, ka viena stāv. 600 grādi tagad ir otra. Var apdedzināties. Jā, mati notiks uzreiz. Čuči tagad. Uzreiz. Tagad čučās, kamēr mēs visu krāsni piepildīsim. Un tad mēs sāksim lejā lēnām laist temperatūru. Tas notiek vakarā pēc darba, jā? Nu tad, kad jūs ielikāt tagad čučēt, viņš čučēs visu nakti. Un kas būs, kad jūs atnāksiet no rīta, tad ņemsiet ārā? Jā, mums jāgaida, ka temperatūra būs tā kā darbnīcā temperatūra, apmēram kādu 30 grādi, jā. Un tad būs gatavs. Tad mēs izņemsim ārā un tad mēs liksim uz lielām ripām un noslīpēsim, lai apakša būtu taisna. Lai taisni stāvētu, nevis šķībi. Te tā lielā ripa. Jā. Ātri griežas. Un uz šīs tad slīpē to stiklu? Jā, nu skatieties, uzliek virsū stiklu. Jātur taisni. Un tā pabraukā šur tur. Un reku teks abrezīvs, ar ko slīpē, ja? Ūdens sajauks ar slīpējumu abrezīvu. Un tā ir čuguna ripa, kas griežās. Kas tas ir abrazīvs? Tas ir tās pulverītis, lai varētu noslīpēt stiklu. Viņš ēd stiklu nost un padara viņu taisnu. Jā. Viņš ir izsaucis. Un sanāk arī? Nu, skatāmies, taisns ir vai nav? Tiešām pavisam taisns. Jā, vēl drusciņ tāds maziņš robiņš, kur tas jāpaslīpē, tad ir vairāk. Lai būtu galīgi taisns. Un tad jāliek uz nākošās ripas, kur jau ir smalkāk. Šī saucās rupjā. Un tad būs uz smalkākās ripas gandrīz spīdīgs? Nu, vēl nebūs spīdīgs. Tad jāliek uz tāda akmeņa un tad uz voiloka. Voiloks ar speciālu citu pulējamo pastu. Tad jau diezgan ilgi jāslīpē. Jātur rokās, lai neizlec no rokām ārā un neaizripo. Te jau stiprām rokām jābūt. Kā kukulītis aizripoja kura mežā, jā? Jā. Nu, viss tagad ir gatavs, var teikt, drusciņu ūdentiņā nomazgā, lai būtu tīrāks, labāk redzētu. Lai nomazgātu tos puteklīšus nost. Jā. Kaķītim arī patīk būt siltumā. Jā. Vai tu arī proti pūst stikla, ko? Murr. Brālīt, skaties. Vai tikai te nav kāds iepriekšējais kaķis ielicis krāsnī un pārvērties par stikla kaķi. Kaķīt. Vai tu neesi kādreiz pietuvojies krāsnī tik tuvu, ka tev čiks un pārvērš par stikla kaķi? Viņš smējās. Viņš klepo. Kā tikai viņš tūlīt nepārvēršās par stikla kaķi. Brālīt, skaties, cik te daudz kaķi. Vai viņi visi te kādreiz ir bijuši darbnīcā? Paliekas, ka viņi ir dzimuši darbnīcā, jo meistars viņus ir uztaisījis. Tas meistars tāds īsts burvis. Nu kā te viņš no tādiem puteklīšiem var tik skaistas lietas uztaisīt? Jā. To jau spēj tikai burvis. Tikai meistars. Meistars burvis. Kurš tev svečturītis patīk? Nu, tādā vasarīgā laikā varētu
tumšo, bet tumšā laikā gaišo svečturīti iededzināt. Bet man patīk šis te zilais, viņš ir tādas tā kā bezgalīgās debesis, kurā deg daudz zvaigznīšu. Un tad, kad iedegās mēnestiņš, tad viņš vēl viņas izspīdina visas zvaigznes. Visu naktī sveces dega kaladu, sidrabiņā lukturosi, kaladu. Visu naktī sveces dega kaladu, sidrabiņā lukturosi, kaladu. Tas tomēr ir liels brīnums, Nu, es ka no taču- tāda stikla var izveidoties tik skaista bumba, tik skaists svečturis. Es taču teicu, ka tas ir īsts burvis, kurš var tādas lietas uztaisīt. Esam mīļa ģimenīte, jauks ir mūsu mājoklīts, veselīgi dzīvojam, dabu ļoti mīlam mēs. Tevs ar cirvīm malku skaldā, māte izcep maizīti, visi treņi tava dēlī amatosi mācījās. Meitam liela rokdarbniece, vecmāmiņa adītāji, vecais tās pie krāsnes mutes sargā dzīvu uguntiņu.